Plašais Dienvidkurzemes novads var lepoties ar bagātu un daudzveidīgu kultūru vēsturisko mantojumu, kas paudžu paudzēs saglabāts, tagad maz pamazām apzināts, tiek atkal celts godām. Viena no etnogrāfiski krāšņākajām un tradīcijām bagātākajām kultūra telpām ir Rucava, pašā Lietuvas pierobežā, kuru savulaik Emīls Melngailis nodēvējis par dzīvo muzeju. Un tā nebūtu nav nejaušība, ka jūnijas sākumā ar plašu pasākumu klāstu tika atzīmēta folklorista, komponista, pedagoga un sabiedriskā darbinieka Emīla Melngaļa 150. jubilejas atcere. Notiek liela lietas, soitu ļaudis klāt uz vietās. Un tur notiek lielas lietas, soitu ļaudis klāt uz vietas, Redzēt grib ar savu aci šito lielo jampadrāci. Redzēt grib ar savu aci šito lielo jampadrāci. Melngalvi mēs paldies teicam, visus dziedātājus sveicam. Melngalvi mēs paldies teicam, visus dziedātājus sveicam, Melngails izstaigāja visu Latviju kājām, pierakstot melodijas, dziesmas, cilvēku valodu, māju nosaukumus, priekšmetus, un bieži vien ļaudis deva viņam līdz arī ļoti daudz lietu, kuras viņš varēja vest tālāk. Melngaļa devums ir apkopots 3 lielos sējumos. Pirmais Korsa, kur ir 1500 melodijas, otrais Maliena, kur ir 1676 melodijas, un trešais Vidiena jeb Vidzeme, kur ir 1160 melodijas. Viņš noklausījās 938 teicējus. Materiāli pierakstīti ir izcili. Katrai melodijai ir atzīmēts teicējs, dažiem klāt arī kurā gadā viņš ir dzimis. Visi Melngaļa materiāli ir sistematizēti pēc apgabaliem, novadiem. Izcilākie Kurzemes teicēji Miķels Bergmanis, Jēkabs Ķiburs, Pipars Margrieta, Vendeļu Emīlija, Dumju Anna, Pēteris Korats un Nikolais Heņģis. Ceļas gulbis no ūdeņa, es no ļaužu valodāmi, airairīdi rallallādi, es no ļaužu valodām, ne ūdenis gulbin lipa, ne man ļaužu valodīna, airairīdi rallallādi, ne man ļaužu valodīna. Kuplis auga ozolīnis, kuplis auga ozolīnis, pašā sētās vidināji, pašā sētās vidinā. Strazdiņš dziāda galotnei, Strazdiņš dziāda galotnei, Laksīgālā pazarei, Laksīgālā pazarei. Ziemelītis lielījāsi, man lai viņu lecināti ziemelītis. Zīmīgi, ka tieši Rucavā pirms vairāk nekā 110 gadiem Emīls Melngailis uzsācis savas folklorista gaitas. Šeit viņš pierakstījis 240 melodijas no 44 teicējām, kuras joprojām ir gan Rucavas etnogrāfiskā ansambļa, gan folkloras kopas Ķocītes repertuārā. Ieslai viņa pašņākdama, 100 jūdžu naksniņā, ieslai viņa pašņākdama, 100 jūdžu naksniņā.
Emīls Melngailis mums ir, es domāju, ka galvenais, no kura mēs smeļamies īstenos teicēju rakstus, tā varētu sacīt, jo katru gadu es vispirms izmeklēju visu, ko es varu atrast Melngaiļu burtnīcās, un tikai pēc tam skatos kaut kur citur, un tā jau ir tā būtība, tā Melngailim šogad 150, un to, ko viņš ir izdarījis, to var pielīdzināt Krišānam Baronam, jo Krišāns Barons vāca tautas dziesmas, bet Melngailis vāca melodijas. Es iesēju garu pupu ķirvībām, pum, kairum, surum, burum, ķirvi bam. Ej, nun, dod muškā, veškā, jānum, šveitam, viš, duš, pārdumbai, krikum, pārdumbai, nikuņa, pārdumbai, krikum, pārdumbai, nikuņa. Bez ķocīša šis pasākums, protams, nevar notikt, un ķocītī šogad jau ir 35 bērni, šodien mēs būsim pāri 20. Un visiem tas interesē, un visi par to, tur tādu rūpi, tā varētu teikt, saglabātu to, kas ir mūsējais. Gan spēlējot kapellā, gan dziedot dziesmas, un mums ir arī tāda tradīcija ne tikai Melngailu dziedāt, bet mēs arī dziedam tās dziesmas, ko ir teicēji teikuši nevis Melngailim, bet šeit pat uz vietas. Pagājušajā gadā viņa saulē aizgāja Jānis Laugalis. Mēs šodien dziedāsim viņa ziņģi, skriet ir jāmācās. Pirms tam aizsaulē aizgāja Dūrēja Olga. Viņai bija dziesma, jo tā ievai balti ziedi, ko viņa parasti dziedāja zvanītājos, bet to arī Melngailis ir pierakstījis. Tā kā meldiņu mēs ņēmām no Melngaiļa, bet vārdus ņēmām no Dūrēja Olgas. Un tādā veidā mēs cenšamies saglabāt to piemiņu par tiem cilvēkiem, kuri ar to ir nodarbojušies, kam tā ir bijusi sirds lieta, pieminot viņus, atceroties un arī paši ieliekot savējā tai repertuārā tās dziesmas. Tad tev gribot, negribot, skriet ir jāmācās. Kas jums patīk ķocītī? Dziedāt. Un ko tieši dziedāt? Daudz lietas. Tautas dziesmas? Jā. Kur ir mīļākā? Mājā Ābelē. Šodien dziedāsiet? Kā labi varbūt tās manī ir šī te tautisko dziesmu dzirksts. Izrādās, ka es esmu 4. paudzes vienas teicējas mazmeita, un tā ir Margrieta Pipars no Sventājas puses, un viņš ir aizvedis arī Margrietu uz Rīgu, un viņa ir saņēmusi ordeni par to, ka viņa ir bijusi teicēja. Un, kad tā parēķinām, tad dziedu arī es, dziedu arī manas meitas. Tā kā tā pārmantojamība ir tāda ļoti nopietna lieta. Svinot Emīla Melngaiļa 150. jubilejas atceri Rucavas Luterāņu baznīcā uz svētbrīdi un garīgās mūzikas koncertu, pulcējas gan svētku dalībnieki, gan viesi no tuvākas un tālākas apkārtnes. Nelielais dievnams ļaužu pārpildīts, gaisā virmo ziedu vainagu reibinošās smaržas un, protams, skan vīru un sievu skanīgās balsis, ievibrējot dvēseles stīgas garīgo dziesmu programmā.
Melngailis bija ļoti lielā sajūsmā par Kurzemē dzirdētajām un pierakstītajām dziesmām. Un šis pēc pa domu, ka tā laika Kurzemes ļaužu muzikalitāte ir bijusi vairāk attīstīta, kā viņa dzimtajā novadā Vidzemē. Un tomēr šodien mēs nevaram tikai palikt pie pagātnes atmiņām. Mums ir jādomā un jārūpējas par garīgā mantojuma kopšanu, sargāšanu un iedzīvināšanu tautas ikdienā. Mēs kā sabiedrība aizjām tālāk no kristīgām vērtībām un tradicionālām vērtībām, uz kā balstīja dzīvi mūsu iepriekšējās paudzes, kristīgas vērtības. Novēlu atrast visai mums tautai un pastāvēt tajā mums visiem. Lai nepietrūkst šodien patriotismu, lai nepietrūkst vēlēšanās darīt visu mūsu tautas izaugsmes vārdā. Tad Dievs sveitīs Latviju, sveitīs arī Dienvidas Kurzemi, sveitīs Rucavas pagastu un, protams, mūs arī šajā svētku dienā. Pēc emocionāli aizkustinošā svētbrīža Rucavas Luterāņu baznīcā tuvojas kulminācijas pasākums – Melngaļa dziesmu svētki Rucavas skolas parkā. Skanot pūtēju orķestra Kazdanga maršiem, svētku dalībnieki dodas krāšņā gājienā cauri Rucavas centram uz lielu koncertu. Šogad aprit 30. gadskārta Emīļa Melngaļa mūzikas svētku tradīcijai, kad ik pa 5 gadiem Latvijas kori aicinātu uz kopīgu Melngaļa kormūzikas mantojuma svinēšanu Limbažu pusē Vidrižos viņa dzimtajās mājās Melngaļos. Šoreiz lielais notikums ir Rucavā, vietā, kur sākas Latvija un vietā, kur sākušās Melngaļa latviešu folkloras vācēja gaitas. Necelšosim, iedziņš nāk, necelšosim, strauja upe tecei, gar brālīšanām durvīmi, gar brālīšanām durvīmi. Liku bēg zem akmeņa pārīga, ar dziesmīgu. Bēg zem akmeņa pārīga, izdziedāma. Emīlim Melngailim 150, Korsa. Tāds nosaukums dots Melngaļa dziesmu svētkiem Rucavā. Svētku koncertā piedalās ap 800 dalībnieku. Tie ir 26 kori no visas Latvijas, arī 5 deju kolektīvi, 4 etnogrāfiski ansambļi, 2 muzikantu kapeles un 1 folkloras kopa. Pasākumā māksliniecisko programmu veido gan vairākas Kurzemē pierakstītas tautas dziesmas Emīla Melngaļa apdarē, gan mūsdienu latviešu komponistu tautas dziesmu apdares vai tautas mūzikas stilistikā rakstītas oriģināla dziesmas.
latviešiem tik ļoti daudz nedzirdētu dziesmu, un šīs dziesmas ir jāceļ godā, jo tad, kad mēs dzirdam dziesmu vienreiz, mēs ieklausamies. Tad, kad mēs dzirdam otrais, mēs saprotam, par ko ir runa, un kad mēs šo dziesmu dzirdam trešo reizi, mēs iemīlam šo dziesmu. Melngaļa dziesmu svētku koncertam ir 3 daļas – Alšvanga ar kaimiņiem, tad Rucava un visbeidzot Nīca Bārta. Daļas veidotas par pamatu ņemot Emiļa Melngaļa latviešu mūzikas materiālu pirmo grāmatu Korsa ar 1326 dziesmu un deju melodijām. Emīļa Melngaļa darbiņš priekš manis ir ļoti vērtīgs. Un es varu būt viņam pateicīga un kā gan vēl labāk šo pateicību parādīt, kā piemēram šādā pasākumā. Man kaustītis kumeliņis, man kaustītis kumeliņis, es kalviņa galīņai, es kalviņa galīņai. Saskaldīju ledus kalnu, saskaldīju ledus kalnu, deviņos gabalos, deviņos gabalos. Brīnišķīgs.
laiks ir ļoti labs, daba laba, bet pats galvenais, kad jau bija ļoti skaists, liels, grandios koncerts, Melngailim 150, kurš atšķirās ar to, ka visi Latvija par godu šim datumam dzied bijušās dziesmas, bet mēs šeit dziedājam pilnīgi jaunu repertuāru, samācījāmies gan vīri, gan sievas, kā kur gāja, tas ir kaut cits jautājums, jo vēl ir jau pēc kā tiekties, tā kā labi. Vienā vārdā lieliski, vienā vārdā grandiozi, tas bija muzikāli, tas bija lieliski, ka tik daudz ļaužu varēja pulcēties tajā vietā, kur sākas Latvija, pie pašas jūras Rucavā. Un tik vērienīga programma, tādas skaistas dziesmas un repertuārs un dejas. Paldies Ilzei Valcei un Jānim Purviņam un Pūtēju gājiena priekšgalā. Tādi es pat negribu teikt, ka mazie. Tie bija lieli krāšņi dziesmu svētki, kas šodien izskanēja Rucavā, kas izskanēja par godu Melngailim, kas izskanēja, paldies, arī par godu visai Dienvidu Kurzemei. Esiet visi mīļi sveikti Rucavā, un tas ir tas pagasts, kur sākās Latvija. Jūs redzat, kad es esmu noņēmis cepuri visu dalībnieku un īpaši organizētāju priekšā. Un toreiz, kā mēs ziemā norunājām ar Ilzi Valces kundzi, tā šodien ir tātad zieda Ilzai Valcei. Es domāju, ka Melngailis varētu būt lepns, ka pa tām takām, kur viņš ir staigājis, ka tomēr šī tradīcija ir dzīva un ka ir cilvēki, kas kopj šīs dziesmas, jo tie ir stāsti par mūsu cilvēkiem, par tiem cilvēkiem, kur dzīvo šeit.